Labdien, cienījamie skatītāji un klausītāji! Mēs kārtējo reizi esam Dziesmu svētku biedrības telpās, Meža parkā, un pie mums. Labdien, cienījamie skatītāji un klausītāji! Mēs kārtējo reizi esam Dziesmu svētku biedrības telpās, Meža parkā, un pie mums šodien ciemos ir dzejnieces. Inese Zandere, dzejniece un redaktore, tā drīkst teikt, ja? Rasa Bugavičuta Pēce, dramaturģe un rakstniece, un Anita Kārkliņa, dzejniece, diriģente, dziedātāja un vokālā pedagoģe. Tas bija kafijas automāts. Tas mums netraucēs. Tā, es šorīt braucu no laukiem, no Kurzemes, domāju, par ko mēs varam runāt. Droši vien mums tomēr vairāk vai mazāk interesē kaut kāds dziesmu svētku vismaz konteksts, jo mēs esam tomēr te Meža parkā un visi šie raidījumi ir tomēr par un ap kaut kādām dziesmu svētku sajūtām. Man tas pirmais jautājums ir, ko jums katrai nozīmē dziesmu svētki? Mums ir viens mikrofons, ar kuru dalīties un drosmīgākā varētu sakt. Nē, drosmīgākā būs Anita, jo viņa ir diriģente. Tātad viņai dziesmu svētki ļoti daudz ko nozīmē. Protams, dziesmu svētki ir ļoti īpaši, par to vispār mēs pat nevar būt jautājums. Tie ir visi mūsu tautas ārkārtīgi lieli svētki. Tas ir ārkārtīgs prieks, tā ir mūzika, tā ir laime. Es pat teiktu, tā ir svētlaime. Un tā ir nenoliedzami Dieva klātbūtne. Es citādi to arī nevaru nosaukt, jo šie svētki ir tiešām saistīti gan ar zemi, gan ar debesīm. Man liekas, ka dziesmu svētki un šī tradīcija un es pieļauju domu, ka daudziem ir tomēr arī kaut kāda veida satikšanās ar sevi, ka mēs neesam kaut kas izplūdis un vispārīgs, bet ka mēs tomēr esam latvieši un mums ir šī mūsu tradīcija un tas ir tas mirklis un brīdis, kad mēs to pa īstam varam sajust. Vēl man liekas, ka tā ir tāda brīnišķīga iespēja mums kā tādai samērā introverti spītīgai tautai tomēr vienoties kaut kamī, ko mēs spējam ļoti labi izdarīt dziesmā. Un vēl man ir tāda ludziņa arī, kurai nosaukums ir dziesmu svētki, un tajā ir tāda viena doma par to, ka tā ir arī vajadzība vismaz reizi 5 gados iztaisnot muguru, jo mēs kaut kā ļoti bieži to aizmirstam. Man dziesmu svētki ir visa dzīve, tāpēc, ka es augu tādā ģimenē, kur, piemēram, es vēl tagad glabāju, lai gan jēgas jau īsti nav, bet es glabāju, piemēram, savu tēva ierakstus magnetofona lentēs, kas bija jau pašas pa sevi dabūtas kaut kādā sarežģītā veidā, un viņam bija lietuviešu ražots magnetofons Aidas 9M, un viņš pie rādio sēdēja un koru karus rakstīja. Tad, kad bija kaut kāda atskaņojumi, kurus viņš klausījās, viņš rakstīja magnetofona lentēs. Kam? Priekš kam? Kāpēc? Viņš pat nebija dziedāšanas skolotājs un diriģents, viņš mācīja matemātiku. Ja? Bet vienkārši tā dziesmu svētku klātbūtne. Ja? Es esmu vienkārši tik ļoti lielā mērā to sajūtusi jau būdam bērns, ka es nemaz nevaru īsti distancēties no tā. Man nav tādas pozīcijas, no kuras paskatīties uz dziesmu svētkiem no malas. Es varu tikai justies tur saistīta, pat neatkarīgi no tā, ka es nedziedu nevienā korī. Tā ir mana piederības sajūta, mana identitātes daļa. Bet tāda īsta sajēga par to man radās 2008. gadā, kad Māris Sirmais man uzaicināja palīgā pie to dziesmu svētku noslēguma koncertu veidošanas. Un es vienkārši sajūtu to, kā tie mērogi mainās, kā tu iesaistoties dziesmu svētkos, kā cilvēks no savas atsevišķības, no tā mazā mēroga, kas mēs katrs esam, paceļās līdz tam lielajam mērogam, kurā viņš būdams joprojām tas, kas viņš ir, par ko viņš ikdienā nespēja būt. Par kaut ko lielāku. Bet es uzreiz piebildīšu, pēc tam arī atpakaļ bija ļoti grūti, jo ir atkal jāsavalkās atpakaļ tajā mērogā, kurā tu eksistē reālajā dzīvē. Un tad, kad tu esi bijis
dziesmu svētku laikā pēkšņi kaut kas tik liels, ja tev sāpīgi ir atkal tā savilkšanās atpakaļ tajā mazumā. Ja? Un toreiz ar Māri kopā darbojoties, es to tā izjūtu ļoti personiski. Un arī pirmo reizi tiku aicināta apcerēt mazliet to dziesmu svētku jēgu un būtību, jo fotocentrs veidoja tādu grāmatu, kurā daudz fotogrāfu attēlu bija, un mēs ar Juri Patruškeviču un tā veidojām to grāmatu, un man vajadzēja, teoretizēt, spriest par to, kas tur ir redzams. Ja? Un mans secinājums ir tāds, ka dziesmu svētki, lai gan māksla vienmēr priekš manis tur ir priekšplānā, man ir ļoti svarīgi, kāds ir tas rezultāts un kā tas skan. Un es to neuztveru kā vienkārši sanākšanu kopā pļavā uzdziedāt, ja, savu prieku pēc. Bet tomēr ārkārtīgi milzīgs ir tas process. Respektīvi, es dziesmu svētkus tagad vairs savā prātā nedalu. Kad tas ir koncerts, kur es aizēju un noklausos, es viņus radu tikai un vienīgi kontekstā ar visu pārējo, caur ko nonāk pie tā koncerta. Dziesmu svētki ir mūsu sabiedrības spogulis vispār un mehānisms, kurā mēs funkcionējam un darbojamies. Koris nav tikai dziedāt, koris ir dzīvot kopā. Tāpēc mums arī tie dziesmu svētki ir tik svarīgi. Es priekš sevis parasti piefiksēju to sajūtu, ka man tas process patīk pat vairāk nekā tas rezultāts un tas koncerts, jo tā pasakainā sajūta ir pirms svētkiem braukājot pa Latvijas kopmēģinājumiem. Tie ir īstie svētki. Bet tad par šito pašu tēmu man ir līdzīgas tās sajūtas. Man tā nedēļa ļoti patīk, kas ir Rīgā. Un kā mēs kādreiz ar Uģi Brikmanu runājam par to ideālo Latviju, kas tai nedēļā ir tai sajūtā, man liekas, ka mēs vienkārši esam tai nedēļā citādi. Ka mēs kļūstam tādi, es nezinu, varbūt tā ir atkal tāda vienkārši, kā mēs savā burbulī dzīvojam un ārpus neko neredzam, bet man ir tāda sajūta, ka mums visiem, kā tu Rasa saka, iztaisnojas mugura, bet mēs arī kaut kā paliekam tādi, tādi mīļi, tādi laipni, tādi, tā ka man liekas, ka tā varētu būt ikdienā, bet laikam tas nav iespējams. Kādas tās nedēļas sajūtas vai vispār mums reizi 5 gados nav par retu tādu pašiem sev to šprici dabūt? Gribās šīs sajūtas. Tik tiešām, Mārtiņ, tās ir fantastiskas sajūtas. Tā ir sajūta, ka beidzot latviešu tauta ir pamodusies. Pilnīgi tādas sajūtas, jo ikdienā nav tādu sajūtu, diemžēl. Tā kā, es nezinu, vai biežāk, bet katrā ziņā tas viss ir tautai ir jājūt, jāsaprot, ka tādi svētki varētu būt arī katru dienu. Ja? Zini, kas ir labā ziņa? Ja ļoti labi grib, tad reizi gadā dziesmu svētkus var izķert kaut kur. Jo man tas ar pielic nemaz netik sen, bet bija 23. gada dziesmu svētki lielie. Tad 24. gadā es pamanījos būt Kanādā latviešu dziesmu svētkos, kur es dziedāju korī. Jo es vienkārši biju pirms tam 2x2 pasaules latviešu jauniešu nometnē, un tur bija koris, un man ļoti daudz brīvā laika, un es vienkārši domāju, ko es klīdīšu apkārt, es iešu vienkārši padziedāt, un man ļoti laipni pieņēma, un tas bija absolūti varianti, un es domāju, es esmu atrados savu kori, tas būs kaut kur tālu prom, bet man ir. Pagājuši gadu bija skolēni dziesmu svētki, nākamgad ir studentu dziesmu svētki, un vēl arī dziesmu svētki Amerikā. Grand Rapidos, jā. Tieši tā. Tā kā visas iespējas... Tu jau noskatīji tur kori Grand Rapidos? Es dziedāšu ar tiem pašiem 2x2-niekiem, jā. Jā, tieši tā. Lūk, tā kā visas iespējas ir kaut kā mēģināt dabūt šo sajūtu vairāk, bet viennozīmīgi, jā, protams, tā nedēļa ir kaut kāda absolūtā, tiešām tādas ļoti lielas lepošanās nedēļa un nevis ar sevi, ko mēs varbūt biežāk mēģinām tā kā atrast tos mirkļus, kad es pats varu papriecāties par sevi, bet tieši par to, ka mēs esam tas, kas mēs esam un tādi, kādi mēs esam. Un pagājušie svētki, skolēnu svētki, tas ir, man bija ārkārtīgi īpaši, jo es pirmo reizi biju dziedātāja un dejotāja mamma. Es biju mammas amploā ar visu tērpu gludināšanu, vadāšanu, vispārējo, vajadzīgi pīšanu, visu. Un tā sajūta arī ir vienkārši
iespaidīgi laba, un tu saproti, ka tajā vēl paverās arī tad tāda kaut kāda nākotne liela. Nu jā, tas ir vārdos grūti formulējams, bet ārkārtīgi svētīgs pasākums. Tā, man interesē tāda lieta. Vispār, kā jūs rakstat dzēju vai tekstus? Es zinu, komponisti mūsdienās pieprasīt komponistu parasti visu daru uz pasūtījumu. Un es vienmēr, man vienmēr interesē, kur rodās tā pašam tā vēlme. Jā, man šodien atnāca meldiņš, es viņu pierakstu, un tas bieži vien ir droši vien pat veiksmīgāks nekā pasūtījuma darbs, jo nevienmēr droši vien uz pasūtījumu. Kā vispār tas, kā tu nonāci, Ines, piemēram, tu sēdi vakarā, tev atnāk kaut kas, un tu raksti, vai tev pasūta? Labi, tev arī pasūta, bez šaubām. Viss ir gan tā, bet ļoti bieži ir tā, ka tie iespējamie pasūtījumi, pasūtinājumi, sevišķi mēs runājam dziesmu un dziesmu sātu kontekstā, tad kaut kas jau ir noticis iepriekš, un tie pasūtinājumi sakrīt ar kaut ko tādu, kas ir man bijis nepieciešams pašai, bez visiem pasūtinājumiem. Man tā vēsture ar dziesmu svētkos dziedātiem tekstiem ir jau ļoti gara un ļoti dažāda. Un, piemēram, Valds Pūce rakstīja tādu ciklu Gadalaiki, kas ir diezgan populārs un diezgan bieži izmantots. Un viņš bija izvēlējies katram gadalaikam vienu savas paudzes dzērnieku. Man, protams, tika rudens loma rezignētā, jo es nebiju tik krāšņa vitāla kā Nebarts vai Brūveris, un nebiju tik kristāliski kā Amanda, un man tās lapas birst, un tāds bija. Viņš bija izvēlējies brīnišķīgi pats visu, kas viņam bija vajadzīgs no dzejoļu krājuma, un tad viņš teica, ka viņam gribētos pie tā. Jo vispār dziesmu zini ļoti bieži rodas bez dzējnieku līdzdalības. Tādā nozīmē, ka komponisti komponē publicētu dzejoļus, un tās ir viņa tiesības, jo tie ir publiski pieejami dzejoļi, kuriem viņi var strādāt. Viņiem tikai jārūpējas par autortiesībām pēc tam. Bet tas nav tā, ka katram ir jāpaprasa atļauja, vai es drīkstu komponēt tavu dzejoli. Ja? Bet Valtam pietrūka tai rudens sadaļai, pēc viņa izjūtas, tāda folklorā varbūt sakņota un tāda dionīsiskāka, tāda drastiskāka teksta, kuru viņš arī būtu gribējis tajā rudenī sajust. Un tad, lūk, tas jau bija tā kā viņa pasūtiņums. Šis nebija pasūtīts dziesmu svētkiem, bet bija pasūtīts šim ciklam. Un es pārdomāju par rudens norisēm, folklorā, lasīju, atsaucu atmiņā dažādus folkloras tekstus un tādā garā nonācu no apkūlībām, tā teikt, līdz Mārtiņiem, ja? Un tad es uzrakstīju ikrudeni valodiņa. Un es sēdēju savos laukos pie Daugavas un pabeidzu to tekstu, un man ir liecinieks, tas ir mans vīrs, protams, Atis. Un es teicu, Ati, zini, šito dziedās dziesmu svētkos un dejos arī, tu redzēsi. Tieši šādiem vārdiem. Tā dziesma vēl nebija tapusi. Es vienkārši uzminēju to, un tā tas notika. Viņi tiešām tika ne tikai dziedāta dziesmu svētkos, bet arī dejot. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir kaut kāda izjūta iekšējā. Tas tieši izriet no tā, ko mēs iepriekš runājām, ka es nevaru, piemēram, distancēties, un tur ir dziesmu svētki, tā esmu es, ja? Es kaut kādā ziņā esmu ar sirdi un dvēseli tur visu laiku iekšā. Un tāpēc tas, ko sauc par pasūtījumu šajā gadījumā, viņš nav tāds ārējs. Kad Lūsāns gribēja uzrakstīt ciklu skolēnu dziesmu svētkiem, es patiesībā parakņājos savos dzējoļos, kas ir rakstīti, tad, kad es vēl biju ļoti tuvu tam skolēnu vecumam. Ja? Un man atradās tādas lietas, kuras pēc manas izjūtas sakrīt ar jauniešu izjūtām. Es tur mazliet piestrādāju, varbūt drusciņi, lai pielāgotu dziedāšanai to, bet man bija, tas ir tas cikls Neatbildēts zvans, kur arī Kosmos piedalījās un kaut ko no tā arī pēc tam vēl nākamajos dziedāja. Visvairāk mani pilnīgi sašāva ar lielgabalu lodi, ja, ka es braucu tramvajā pēc dziesmu svētkiem, un es dzirdēju, ka puiši vidusskolnieki dzied
to dziesmu Māmiņa. Māma, es atpakaļ tevī gribu, ja? Ko es nekad nebūtu noticējusi, kad es to rakstīju, ka to varētu dziedāt dziesmu svētkos. Un tas priekš manis bija ļoti svarīgs arguments, ka dziesmu svētkos nav jāpauzē tikai, ka nevajag visu laiku darīt kaut ko speciāli, kaut ko cildeni, kaut ko pozitīvi, kaut ko patriotiski. Jo ja tev sāp sirds par pasauli un tev ir bailes no viņas un tu gribi, lai mamā atpakaļ tu tiktu, ja, tu arī drīksti par to nodziedāt dziesmā. Ja. Tā kā, šie procesi ir ļoti tādi komplicēti, ja. Ir tādi pasūtījumi, kuri man nebūtu ienākuši prātā, piemēram, tā kā beidzamajos dziesmu svētkos bija ievadam vajadzīgs, lai visi kori var uznākt, ja, un bija skaidri formulēts uzdevums. Vajag pārstāvēt kaut kā šajā skandarbā ar puci, arī mēs to darījām. Ka visi novadi nāk, ja, un man vajadzēja atrast kaut kādu veidu, kā katru to novadu tad interpretēt, ja. Un, labi, tas man varbūt nebūtu tāpat ienācis prātā. Ja, piemēram, mēģināts uzrakstīt, bija jau man ienācis prātā uzrakstīt arī lībiešu valodā vienu tekstu. Tas bija atkal vieniem skolēnu dziesmu svētkiem, kur bija tas upiņu cikls, ko no sākuma komponēja dažādi komponisti, un pēc tam Pauls viens pats atsevišķi vēl. Un tur bija tādas frāzītes jau lībiešu valodā, bet šoreiz es saņēmos, noriskēju, es, protams, neprotu lībiešu valodu, bet es ar vārnīcu izdomāju to tekstu, ja, atrādīju Valtam, vai nav kļūdas, un tad pēc tam viņš teica, ārprāts, kāpēc tu man neatgādināji, ka to dziedās dziesmu svētkos? Tā tak bija pirmā reize, kad nevis kāds lībiešu folkloras ansamblis kaut ko nodzied lībiešu valodā. Tur visiem lībiešiem bija jāskaņ klausīties. To dziedāja kopkoris. Vienmēr sakot, saprot, tas ir tik plašs process, ka es pat nevaru pateikt, kur tai sākas un kur beidzas tas pasūtījums. Tā ir, visa mana dzīve vienkārši. Man tā dzēja nākas vienkārši viņu dzirdu un pierakstu. Konkrēti par dziesmu svētkiem mēs ar Ēriku Ešenvaldu šo dvēseles dziesmu nerakstījām dziesmu svētkiem. Absolūti nē. Un tā dzēja man radās pilnīgi citam komponistam, un viņa bija veltīta brīvības piemineklim. Bet tad, kad Ēriks uzrakstīja šo dziesmu, 2010. gadā viņš uzrakstīja jau mūziku, tad mēs sapratām, ka jāliek šī dzeja ir virsū uz Ērika mūzikas, jo tur nevarēja to dzejoli, kas man bija uzrakstīts, to nevarēja izmantot attiecībā uz Ērika mūziku. Viņam bija pilnīgi cits ritms un cita mūzika. Tā mēs arī uzrakstījām. Faktiski šis ir otrs variants, un viņš kaut kā ļoti ātri aizgāja tautā. Es nezinu, kas bija tas iemesls, man ir grūti pateikt, bet pēc 3 gadiem to tiešām dziedāja dziesmu svētkos, un es biju ļoti pārsteigta par to. Nebija tā rakstīt dziesmu svētkiem. Attiecībā uz pasūtinājumiem, jā, man ir bijuši pasūtinājumi. Es esmu rakstījusi Jurim Kļaviņam un Uldim Stabulniekam, bet viņi ir man konkrēti zinām cilvēki, un tāpēc man ir viegli uzrakstīt, un viņi ir ļoti mīļi un tā tālāk. Un visvairāk man ir nācies rakstīt jau tieši uz mūzikas. Varbūt tāpēc, ka un man tas arī ir viegli, jo ja es esmu mūziķi un es esmu dziedātāja, es ļoti labi dzirdu, kā tam vārdam ir jāskan un kādai muzikai būtu jāskan, un tādā veidā man ir ļoti viegli uzrakstīt tekstus uz mūzikas, un ja man kāds autors lūgtu uzraksti manai dziesmai tekstu, man tās nebūtu problēmas. Tā kā jā, varbūt tieši tāpēc, ka es esmu mūziķi, citiem varbūt ir grūtāk. Katrā ziņā man tas arī ir ļoti interesanti, un man šis process saistīts ar mūziku man ļoti interesē, un viss tā dzeja viņa nāk arī savām dziesmām. Es esmu rakstījusi vispirms mūziku, un tad tekstus, tas ir kopā tāds process, kas vienkārši nāk un rodas, un tas nav no manis. Godīgi sakot, tas pilnīgi nav no manis. Es to apzinos, ka tas vienkārši ir, un tā tas notiek. Un tas tiek dots no kaut kurienes citurienes.
Tas ir interesanti, jo vispār tās nemaz tik bieži nerodās tāda unikāla iespēja, jo nav jau daudz komponisti, kas raksta vienkārši dziesmu bez vārdiem. Ir. Nu, bet nav daudz. Nu labi, es papildināšu. Jā, labi, Rasa. Bet man bet lai Rasa izstāv. Jo es atkal esmu pilnīgi otrs grāvītis, jo man gadījumā, es pirmkārt nesaucu sevi par dzēnieci nekādu absolūtu, un tad, ja man uzrunā par dzēnieci, tad man ir tāds izmisums absolūts, jā, jo es nerakstu dzēju, tiešām nē, es vienmēr zinu, ka tie ir teksti dziesmām, un es domāju, ka es pie tā arī palikšu, jo tas ir tas, ko es varu, un es absolūti nejūtu sevi tādu, jā, aicinājumu spēju, nezinu, drošības sajūtu tajā, ka es tagad rakstīšu dzēju. Nē, un tur kaut kas ļoti, ļoti biedē tajā visā. Bet teksts dziesmām, jā, un manā gadījumā, es tāpat kā Ines, es arī esmu uzaugusi vienkārši koru mēģinājumos, pilnīgi absolūti, rāpoju, krāsoju, krāsojumās grāmatas, kors skan fonā, viss notiek, dzīve izdodās, un kaut kā tas acīm redzot ir atstājis tādas diezgan grandiozas pēdas kaut kādā lietu uztverē, varbūt, jo es kaut kādos mirkļos esmu domājis, kā es esmu te atapusies. Vistrakākie ir tie brīži, kad tu tiešām sēdi jau tajā meža parkā strādē pretī tam ārprātīgi milzīgajam korim, un aiz tevis ir tas ārprātīgi milzīgais puls, un tu saproti, ka skanēs tas, ko tu esi radījis, un ir vienkārši tāds, kā? Tieši kā? Un tad man šķiet, ka jā, tā asins vienkārši tās ir mammu, kordiriģenti, tēvs, kordiriģents, kuras varēja likties. Viss loģiska attīstība, bet runājot par tiem mirkļiem, kad es rakstu šos tekstus dziesmām, ja kāds to redzētu, ak, jēl, jo es dziedu, es tajos brīžos dziedu, melodijas man nav ne jausmas, ko komponisti pēc tam paveiks, bet es viņus vienkārši dziedu, lai es saprastu, vai to vispār var nodziedāt, vai tas ir kaut kas, kas skan, un es dziedu no sirds. Riktīgi, tas ir viss mans norītās melodijas, oriģināla mūzikas melodijas, bet tās tur ir bijušas klāt, un tad jau notiek pēc tam brīnums, jā, tad, kad es aizsūtu to komponistam un tad, kad es saņemu to viņa dzirdējumu un skanējumu, tas ir kaut kas absolūti brīnišķīgs. Un man vispār, jā, tās liela daļa tekstu ir tapuši ļoti neromantiskos apstākļos. Piemēram, Lolitai augšup dvēseles skan, es uzrakstīju tepat meža parkā autostāvvietā, jo bija pēdējais mirklis, man jau jānodod visu, un man nekā nav, viss ir slikti un briesmas šausmas. Mašīnā sēdēju, uzrakstīju. Tā, jā. Tas ir interesanti. Man ir diezgan daudz ko par šo tēmu teikt, bet es atkal ķeros pie tā mikrofona, jo vienkārši dzīve ir bijusi garā un darīšana ar komponistiem neticam daudz, un arī ar dziesmu svētku režisoriem. Jā. Par to, ka tu, Anita, teici, ka viņi nerakstot ar sevi, bet ar kāda cita dotu spāvu. Tad es kādreiz, kad biju, 18, 19 gadīga, vai varbūt 20, es nezinu, es kaut ko tādu iepīkstējos vienreiz Knutam Skujniekam, jo man pārsteidz tas, ka es atrodu savā skolas laikā sarakstītu pantiņu klāstā kaut ko tādu, ko es neatrodu ne savā galvā, ne atmiņā, ka es vispār būtu kaut ko tādu domājusi jebkad. Kā varēja rasties tāda dzīvolis, ja es vispār neapzinos, ka man šāda doma jebkad būtu bijusi galvā, bet tas dzīvolis ir skaidrs pierādījums. Un es teicu, Knut, laikam jau ir tā, ka kāds raksta ar mums, uz ko Knuts diezgan ciniski pasmējās un teica, jā, bet instruments jātur kārtībā. Lūk. Un tāpēc ir tā, ka, protams, tās ir specifiskas situācijas, ja kāds komponists grib, lai tu raksti to tekstu, bet es tomēr atsakos domāt, tāpat kā es arī par dramaturģiju tomēr atsakos domāt, kā par, es par dramaturģiju gribu joprojām domāt kā par literatūras žanru, kā par iespēju cilvēkam uzrakstīt lūgu, neatkarīgi no tā, vai to kāds uzvedīs vai nē. Es zinu, ka tagad lielākā daļa teātru strādā pilnīgi
pilnīgi citādi, viņi strādā kopā ar dramaturgu un veido etīdes, un tās uzvedums, kas tur rodas, nemaz uz papīra nav atrodams tādā veidā, kā pierakstīts, ja? Bet tik un tā ir iespējams arī, ka joprojām lūga ir lūga. Tāpat arī ir iespējams, ka arī dziesmas vārdi joprojām ir dzejolis, pašpietiekams un pašvērtīgs, kuru var nolikt arī grāmatā kā dzejoli. Un ir arī tādas situācijas, ka tādi darbi rodas pēc pasūtījuma, bet viņi tomēr kļūst par dzejoļiem un nonāk arī grāmatās. Un it sevišķi, protams, tie, kurus režisori ir pasūtījuši tādēļ, lai veidotu to kopējo norisi. Piemēram, Uldis Bērziņš arī, kā atceries, varbūt Mārtiņa rakstīja tos dzejoļus, kas tika lasīti starp dziesmām. Varbūt, ka viņa dzejoļi nebija pārāk piemērot, lai tos komponētu. Nav daudz komponētu Bērziņa dzejoļu, bet viņam bija brīnišķīgi dzejoļi, kas gāja kopā, ja, tajā dziesmu svētku koncertā. Nu, mums ar Uģi arī bija šāda sadarbība Kurzemes dziesmu svētkiem, un tur gandrīz man, tos dzejoļus es visus esmu pēc tam arī publicējusi, kas bija veltīts pirmajiem Kurzemes dziesmu svētkiem, kas notika Dobelē. Tie pilnīgi mani apmierināja no tāda viedokļa, ka es viņus uzdrīkstējos publicēt kā dzejoļus, jo, lai gan viņi bija rakstīti ar īpašu Uģa lūgumu, un tur bija jātēlo tas, kas ir noticis, ja. Un tad nāca tie dziesmu svētki, kur tu man visu izbrāķēji un pareizi darīji, jo arī Uģis bija izdomājis to, un ļoti mums bija saskanīga tā doma, un mēs izveidojām to ciklu, no kura beigās lielajos dziesmu svētkos nolasīts tika viens dzejolis par to bērniņu, kas piedzims tiem vecākiem. Nu, tev tas likās skaists, bet es, piemēram, saņēmu visādi ķengas un zākas no tādiem tipiem kā Jurģis Liepnieks un visādi tam līdzīgi cilvēki, kuri uzskatīja, ka es esmu aprakstījusi to, kā tur puiši un meitas kniepjās zem priedēm meža parkā, ja? Nu, katrs, protams, pēc savas pieredzes un iztēles to visu, ja? Bet arī no šiem dzejoļiem, kuri tad tika programmiņā nodrukāti, tie pārējie, tie vēsturiskie, ir daži tādi, kurus es pēc tam ieliku arī grāmatā. Respektīvi, var jau būt tā, ka tas pasūtījums izraisa tev reakciju, kura rada kaut ko, kas nav jāpiesaista obligāti šim dziesmu svētku notikumam, ja. Un ir visādas brīnumi, kas notiek ar to dzeju. Piemēram, visiem tik ārkārtīgi mīļā Knuta dzeja, kuru ir komponējis Imants Kalniņš. Kāds viņa īsti ir tas nosaukums? Visi to prot, bet es nekad neesmu īsti atcerējusies, kā saucās dzejols un kā saucās dziesma. Bet tagad es pateikšu, kur tā sāls, ja? Ka to dzied ar tādu svētumu sajūtu. Pilnīgi skaidrs, ka mēs dziedam pa Latviju. Mēs par dzimteni dziedam to dzejoli, ja? Bet tas ir izteikti skaidrs erotisks dzejolis, kas ir veltīts mīļotajai. Paliec mūžīgi, paliec balta un pasargāta, ja? Tas nav par Latviju. Mēs ar Knutu esam to kādreiz pārunājuši, ja? Viņš vienkārši nokļūstot dziesmu svētku kontekstā, ja? Ir ieguvis citu lielāku papildus jēgu, ja? Tu nekad nevari zināt, kā tas notiks, ja? Ir komponisti, ir 3, man zināmi komponisti ir 3 dažādu veidu. Vieni ir tie, kuri, teiksim, viņu galvgalī ir Imants Kalniņš. Viņi ņem dzejoli un nemaina tur ne vārda. Kalniņa dziesmās visa dzeja, ko viņš ir izmantojis, ir pilnīgi, absolūti katra zilbe ir tur, kur viņa dzejniekam ir bijusi. Es nezinu, kā viņa ar Viku, varbūt viņiem tur procesā ir kaut kā, bet principā, un to arī tā formā jūt. Viņa forma iet līdz tā dzejai, ja. Ir tāda kā Eriks, kurš vispār, teiksim, viņš grib, bet viņš kaut kā nolec vienmēr, ja, un tad mums sākas diskusijas par to, vai, cik tālu tie labojumi var iet, jo es tomēr gribu, lai tas ir dzejolis. Es principā neparakstos uz to, ka
ka viņš nevar šis teksts būt, ka man būs kauns skatīties, ja viņš būs uz papīra atsevišķi uzlikts. Ja. Erikam ir laba dzejas izjūta, bet viņš reizēm nekādi nevar uzkāpt sev uz rīklas, ja, un tad viņš grib tur mainīt, bet mainās tas saturs. Un tad mēs kaut kā jau nonākam vienmēr līdz galam. Tur tā cīņa starp melodiju, melodiķiem vienmēr ir cīņa starp melodiju un vārda ritmu. Jā, un tad komponists spiests mainīt taktsmērus, pakļauties, un Imantam Kalniņam tas tiešām sanāk. Un man kā diriģēšanas pasniedzējiem vienmēr ir interesanti šie darbi, jo tur vienmēr ir jaunam diriģentam ko darīt. Tur mainīgi metri, mainīgi taktsmēri, un līdz ar to tā dzēja nonāk autentiski. Kas grib tos mainīgos metrus un taktsmērus iedzīt vienas melodijas rāmjos, un tad viņš grib mainīt. Ja? Un tad vēl ir tādi komponisti, kuriem principā, vislabāk tomēr tā telefona grāmata derētu. Ja mēs esam daudz ar Jākabu Nīmeni par šito runājuši, un arī Kristaps Petersons ir tāda tipa komponists, kuram nevajag, lai viņam iedod priekšā to formu. Viņš grib tikai to vārdu, ar kuru viņš var brīvi spēlēties un manipulēt īstenībā, jo viņiem vajadzētu pašiem rakstīt tekstus, bet kaut kā viņi mīl arī tos dzejniekus. Viņi grib tomēr sadarboties. Ja? Un tad ir tā kā Renārs Skaupers man teica, viņš pa daļai jokoja, ja, bet viņš teica, vai Dieniņ, ko es te visu laiku mokos? Man tā nekāda forma nav jāizdomā. Tur jau priekšā tam dzejolim tā forma ir, ja? Un tad viņš rakstīja tur ar tādu ciklu lielāku un tā. Īsāk sakot, ar katru komponistu ir pilnīgi cits stāsts, ja? Un teksta autoram, dzejniekam ir ļoti interesanti tie rezultāti, jo, teiksim, man ir vienmēr bijusi tāda iekšēji izjūta, tā intence, ka es gribu, lai dzejas rinda ir ļoti vienkārša. Lai viņi ir pēc iespējas lakoniskāk. Es tiešām negribu kreklu plēst savā dzejā. Ja? Es gribu, lai rinda ir taisna līnija. Piemēram, man pieturzīmju lietošana vai nelietošana bieži vien izriet no tā, ka pieturzīmes kaut kā saraibina. Ja? Un dzejā jau dalījums rindās jau dod tās pauzes un skaidro, kā tas būtu jāizrunā. Ja? Jo ir iespēja dalīt citiem līdzekļiem, nevis ar komatiem, teiksim. Vienīgāks man patīk domzīme, jo tā arī ir tāda taisna līnija. Un tagad iedomājies, ka to komponē maskats. Un vienmēr tā līnija būs savīts tikai zirņu stīga beigās, ja? Gribi vai tu negribi. Un tas ir interesanti, tāpēc, ka nav tam dzejolim jāidentificējas tikai ar manu personību. Viņš jau aiziet komponistu rokās, viņš jau atklāja to komponistu. Ja? Tas tā ir. Un par to lasīšanu skaļi, par to dziedāšanu, ja es atzīšos arī, ka visi tie teksti, ko es rakstu dziedāšanai, pilnīgi noteikti ir dziedāti. Un vispār neviens teksts, ko es uzrakstu, nav tāds, ko es nebūtu sev lasījusi skaļi. Arī jebkurš teksts, vienalga, kas tas būtu pa tekstu. Jo man ir ļoti svarīgi, kā skan. Un arī tas, kad tu viņu izrunā to tekstu, kad tu viņu izlasi sev, tad tu arī atrodi savas kļūdas. Tu jūti, kur viņš kļūst neveikls. Bet ne tikai formas ziņā, bet arī tu kaut kā sajūti tādu nērtības sajūtu, ka tik kaut kas tā kā nav. Tā kā to būs tā kā kauns lasīt. Un tad tu jūti, ka tur ar domu arī kaut kas nav kārtībā. Mūzikai ir milzīga loma arī tekstā. Tam kā tās dziesmas nonāk līdz svētku estrādei, tur arī ir kaut kas tāds mistisks, jo tu nekad nevar paredzēt, kas aizies. Un kādreiz tu nesaproti, kur ir tas kods, bet tas ir aizgājis un tas skan un tas paliek vēl piedevām. Ja? Tas ir, to nekad nevar izpīpēt. Šitā bija ar kokiem. Neviens jau nedomāja, ka tas varētu būt. Man Mārcis Irmais zvanīja visu laiku no Jūrkalnes uz Jēkabpils novadu, un tad, kad neviens nevarēja strādāt, ka koris bija Covidā un piespiedu dīkstāvē, un viņam likās, viņš teica, man jāraksta kaut kas, Jēkabs uzkomponēs, ir vajadzīgs uzrakstīt kaut ko iedvesmojošu. Tagad ir tāds laiks, vajag kaut ko iedvesmojošu. Zini, es tā nepavalkos ļoti uz šitādiem tekstiem, ja, bet mēs ilgi domājām, ko tieši. Un sapratām, ka mums vienojošais elements ir koki, jo es visu laiku iesaistos ornitologu un citu dabas draugu cīņās pret mežu izciršanu, un Māris tik stāda visu laiku kokus Jūrkalnē.
Un nebija tādas domas par dziesmu svētkiem. Un arī bija šaubas kolēģi vidū par dziesmu kā tādu, un es visu laiku, es pilnīgi jūtu, un es zināju, ka būs. Un es arī savu kolēģim Cābulim Jurģim teicu, tu nesatraucies, tas ir viens gabals, kas aizies, un arī tā ir. Viņš ir mīļš dziedātājiem, gan te, gan trimdā un visur. Klau, ir kādreiz bijusi situācija tāda, kāds paņem manu tekstu, uzkomponē dziesmu, tad dziesma man nepatīk. Un es esmu tagad, man kauns, ka man tas teksts tur ir mans. Ir. Ja? Ir, ka bieži. Nu, es nesaukšu konkrēti komponistu, bet tā dziesma man tiešām absolūti nepatika. Pie tam no manas dzejas bija izmantotas 2 rindas un viss. Un galvenā dzejas doma vispār nebija. Nu, ir mums Arī gadījumi, tā kad komponisti aizliedz savu dziesmu atskaņot, varbūt teksta autori var darīt tāpat. Arī tā mēs, bet tā ir arī viņu problēma. Arī mana problēma, ka es negribu tādu dziesmu, tad es arī varbūt varu pateikt, ka man tā dziesma nepatīk. Es rakstu dzejas būtībā ritmiski, muzikāli, tāpēc, kad es esmu mūziķis, es nerakstu tā, teiksim, garas rindas līdz 20, nezinu cik tur pantiem, bez atskaņām. Varbūt tāpēc ir arī vieglāk komponēt, jo tās jau ir ritmiskas. Vienīgi tad, ja komponists, ja viņam ir cits ritms, teiksim, Ērikam bija 6 8-daļas, un mana dzeja bija 4 4-daļas, tad ir jāmaina, tur neko nevar darīt. Un tad no tās dzejas mums arī vajadzēja izņemt tādus vārdus, kas atbilst 6 8-daļām. Bet Ēriks vispār nav nemaz tik bailīgs. Viņš bija komponējis vienu ciklu kora kamēr jubilejai, kurā skanēja tādi vārdi no skatuves kā šņābis un visādi tādi. Viņš nemaz tik šausmīgi cimperlīgs nav par tiem vārdiem. Viņš vispār ņēmis bija tādus dzejojus, kuros ir leksika, kura kaut kā neiekļaujas tajā priekšstatā, kas jādzied korim. Un bija labi. Rasa, kā tev var konkrēti, piemēram, ar Tigulu Raimondu, tik daudz hīti, kas bez taviem vārdiem nav vispār hiti, kas bez taviem vārdiem nav iedomājami. Kā tur šī sazobe ir veidojusies? Ļoti labs jautājums. Es nezinu, man šķiet, ka mēs esam droši vien vienkārši kaut kādi gara radinieki visdrīzāk, lai cik tas neskanētu saudabīgi, bet tā mūsu iepazīšanās bija caur lielu uzvedumu Lecsaulīti, šeit pat Meža parka estrādē, kas tapa pirms 11 gadiem, ak ielak šausmas. Un es biju uzaicināta rakstīt tieši scenāriju uzvedumam. Un no sākuma nebija vispār nekādas ieceres par dziesmu tekstiem, bet tad es esmu uzrakstījis to visu scenāriju, un tad Raimonds saka, vispār laikam izklausās, ka tomēr mums vajadzētu tos tekstus, jo kori būtu tā kā jāaicina klāt, lai tas vēl tā kuplāk un varenāk viss ir. Un viņš saka, tu to darīsi vai man kādam citam prasīt? Pagā, tu tagad manu bebīti dosi apģērbt kādam citam? Es pat viņu ģērbšu. Tas nekas, ka es nekad mūžā iepriekš nebiju kaut ko tādu darījusi. Es vienkārši izmantoju situāciju, kad es varu pamēģināt. Un ar Raimondu laikam foršums ir tajā mūsu sadarbībā, ka es viņam absolūti uzticos. Un viņš man arī pajautā par katru vārdu, ko viņš grib mainīt, vai kas viņuprāt tur būtu kaut kā jāpielāgo, un tur dialogs ir ļoti viegls, un tā kompromisu atrašana ir ļoti viegla, un tas tad ir kaut kā tā skaisti, jo pēc tam mums bija kora kamēr, cikls, un vēl visādi skaisti brīnumi ir tapuši. Un es domāju, ka tas ir tieši tās vieglās sarunāšanās dēļ. Un vēl man tā ir, ar vairākiem komponistiem tā ir bijis, bet ir interesanti padomāt par viņiem katru tā atsevišķi, jo man bija jāraksta arī cikls jauniešu ansambļiem, kur bija piesaistīti 3 komponisti, kur bija Jākaps Jančevskis, kur bija Valds Pūce un Jānis Lūsēns. Bija ļoti interesanti, jo katram tika 4 teksti, un
ar Valtu Pūci bija visvieglāk man arī tīri vienkārši sakomunicēt, saprast, ko un kā. Lūsēnam ļoti kārojās tā kā pamācīt vispār jauno meiteni, kā vajadzētu kaut kādas lietas darīt, kas arī bija ļoti saudabīga un nebūtu neslikta pieredze. Un ar Jančevisku atkal visinteresantākais bija tas, ka viņam tika viens dzejols, man liekas, tas bija decembra dzejols, jo tur bija 12 teksti jāraksta katram mēnesim savs. Un tā kā tie bija jaunieši, tad tie teksti bija arī par pikošanos un priecāšanos un aiziedzīvi notiek katrā mēnesī un viss aidā. Un vecuma grupas tur vēl bija klāt. Un man likās, ka tas teksts ir ārkārtīgi rotaļīgs. Un tad es klausījos, kas ir satapis, un tur tāda absolūtā nopietnība, un viss ir ar visiem viņa crescendo, tām dakšām, visas notis pilnas. Jo man liekas, ka Jančeviska sakomponēto mūziku, es pat pēc notīm tā pa gabalu varētu pateikt, ka tas ir viņš. Tas bija ļoti, ļoti arī saudabīgi, jā. Mums ir viena tāda interesanta tradīcija, kas saistās ar Jāņa Baltvoka balvu bērnu literatūrā un grāmatu mākslā. Jo tad, kad šī tradīcija tika iedibināta, un es arī stāvēju pie tās iedibināšanas, tad mēs radījām arī tādu tradīciju, jā, ka arī katru reizi uz šo pasākumu tiek komponēts jaunas dziesmas ar Baltvoka vārdiem. Un tad tas ir jau tagad 20 gadu laikā tur sakrājies, ir milzīgs vesela bibliotēka ar tām notīm. Un par to, kā mainās, ja, viss jaukākais stāsts ir tāds, ka mēs vienmēr, Baltvokam ir tāds dzejols, kuru mēs vienmēr uztvērām kolēģi un draugi tādu, ka tas ir priecīgs dzejolis. Cik melna, cik melna, cik melna, cik melna ir melnā dzilna, tik melna, tik melna, tik melna, tik melna kā velna vilna. Ja? Un tad to sakomponēja Andris Zenīts. Tad tas bija cik melna, cik melna, cik melna. Saprot, pilnīgi. Un bez šaubām tādas ir tiesības Andrim, viņš izjūt to tā, ja. Un protams, ka varbūt melnās dzilnas sarkanais pakausis arī raisa kaut kādas nepavisam nepriecīgas asociācijas. Tas ir, ka tu uzraksti izziņu kādam un pieliec nepareizo smaidiņu, beigās tad pārvēršās viss, gan doma, gan noskaņa. Jā, bet tā tas var būt. Un ir tiešām ļoti, ļoti interesanti sekot līdz tam, kā tie komponisti interpretē. Man, piemēram, tas upju cikls tapa tādējādi, ka Rita Platpere pajautāja man, vai nav kāda ideja tādam ciklam, kur varētu dot katram komponistam pa vienai dziesmai un veidot tā to ciklu. Tas bija arī skolāns dziesmasvētkiem, viduskolkuriem. Un, protams, ka man uzreiz ienāca prātā upes, jo upes ir ļoti dažādas. Un tad katram varēja to upi piemeklēt. Protams, Līga Cām dabūja Lielupi, ja? Un, protams, Artūrs dabūja Gauju un tādā garā, ja? Un Prauliņš Daugavu. Ja? Un tas cikls tika arī nodziedāts. Un tad to paņēma Raimonds Pauls, jo viņš mums ir kā jūra, un viņš uzrakstīja visas upes. Un, protams, ka tas aizgāja vairāk. Ints Seterovskis ar balsīm to ir popularizējis ļoti, jo Pauls ir Pauls, un visi grib to Paulu dziedāt. Bet man ļoti patika tā ideja par tiem dažādajiem komponistiem, katram savu upi. Rasa, tev ir kaut ko tu gribēji? Tas, ko es gribēju piebilst, ka man liekas, ka viena tā pakāpe ir tas, protams, pirmā un galvenā kaut kādā mērā tas komponista slānis, jo man arī ļoti patīk tomēr, tā kā atkārtoši, man patīk teikt, ka es rakstu tomēr tos tekstus dziesmām, tad man kaut kā liekas, ka tai mūzikai ir jābūt tam vadošajam spēkam un tam, kas tad nes tos vārdus, bet tad ir vēl tā diriģentu klātbūtne. Un cik tas ir interesanti arī, kā katrs absolūti arī citādi tomēr to visu atklāja. Un ir tie diriģenti, kuri, manuprāt, ir tādi augstāki, jo viņi vairāk manā izpratnē koncentrējas tieši uz to muzikālo kaut kādu aspektu, un tad ir tie, kuri tiešām ļoti iedziļinās arī tekstā, un tu absolūti jūti to atšķirību, un cik ļoti tad tā dziesma izmainās, un man tā gribas domāt, ka tiešām tie diriģenti, kuri atrod to arī saturisko piepildījumu un spēj vēl to nodot tālāk korim, ka tie ir tie, kuru dēļ tad arī tie hiti rodas. Jo kamēr mēs vienkārši dziedam skaistu mūziku, tam cilvēkam tajās koru rindās
Nu, viņš dara, kas jādara, bet tur jau ir jātiek līdz tam kasiklītim kaut kur dvēselītē. Mēs te pirms savu sarunas sākšanas skārām vienu tādu ļoti nopietnu tēmu, man liekas, kas ir vēl skatoties tādā jauniešu svētku kontekstā, kas ir patriotisms. Nu, kas man liekas, ka šajos trauksmēnajos laikos ir viena tāda būtiska tēma un tādā jauniešu kontekstā, kas ir svarīga. Un Ines, tu jau man pirms raidījuma iesāki par šo tēmu teikt, un mēs meklējam kaut kādu ceļu, kā pie tā jauniešu apziņas nonākt un kā viņā ieaudzināt to pareizo patriotismu un to nepieciešamo, kas tomēr man šķiet diezgan aktuāls mūsdienās, kad mēs klīstam visos šajos neaptveramajos interneta laukos un informācijas pārbagātībā un bieži vien nespējam koncentrēties uz kaut kādām konkrētām lietām un vajadzībām, kas mums vajadzīgs ir šodien. Nē, man uz to, protams, nav tādas vienas atbildes, kā tad man liekas, kā tam vajadzētu visam būt. Bet es gribu teikt to, ka, tāda nagliņas daudzīšana, zīšana ar āmuru dēlī, tā noteikti nav tas risinājums. Ja? Ka tas, teiksim, audzināt vai iedvesmot patriotiskas jūtas jaunā cilvēkā nenozīmē, ka viņam ir kaut kādas formulas vai klišejas jāatkārto neskaitāmas reizes. Ja? Un no šāda viedokļa man liekas, ka ir ļoti riskanti dziesmu svētkos pārspīlēt ar to patriotismu. Jo visas lietas, kas pārkāpja labas gaumas robežas, parasti tomēr dod pretēju efektu. Un es domāju, ka vissvarīgākais būtu šajā izvēlē, veidojot repertuāru, kas jauniešiem jādzied, būtu, lai tie teksti, ja mēs tagad par tekstiem šodien runājam, ja, lai tie teksti nebūtu, teiksim, lai tur nebūtu tās klišejas, kas atkārto vienu un to pašu apmēram tiem pašiem vārdiem. Un es joprojām bēdājos un nevaru vien beigt bēdāties par to, ka tik radošs cilvēks kā mans draugs Valds Pūce, kuru es cienu un nemirkli nesāku tagad cienīt mazāk, bet es domāju, ka viņš ir nepareizi izdarījis, uzrakstot to vienu savu patriotisko dziesmu, kurā tiešām pats ir saveidojis tekstu reāli no klišajām. Iznāk, ka mēs visu laiku dodam kaut kādas tādas formulas, kā ir jājūt tas patriotisms. Ja? Man vispār liktos, ka būt Latvijas patriotam nozīmē gribēt, lai ir skaistais, lai ir gudrais, lai mēs dziedam visaugstākās kvalitātes mūziku un dzeju, un ka tas varētu vairot tos mūsu latviešu lepnumu jūtas par to, kas mēs esam. Nevis visu laiku tikai atkārtot tā kā buramvārdus. Arī tie buramvārdi ir ļoti svarīgi, arī tie ir nepieciešami, bet kaut kādās devās tādās saprātīgās. Un ka tajā, kā tu teici, ka jaunieši var nomaldīties tajā plašajā saturā, kas vispār pasaulē ir pieejams, tā ķēze jau ir tāda, ka ja latviešu valodā, piemēram, ja runā par interneta resursiem, kuros viņi ganās, ja latviešu valodā ir pārāk maz satura, kas ir interesants jauniešiem, tad bez šaubām viņi izmanto to saturu, kas ir angļu valodā un lieto to, ja? Un mums kaut kā vajadzētu tomēr nebaidīties arī tas, ko es teicu jau runājot par Lūsānu ciklu neatbildēts zvans, ja? Man negribējās jauniešiem kaut ko uzspiest no sava viedokļa. Es meklēju, kur manī palika tas jaunietis, par ko viņš domāja un par ko viņš kreņķējās tad, kad es biju jauna. Es kaut kā mēģinu no tādas puses skatīties uz to. Anita. Jā, tas ir ļoti grūts jautājums, jo es arī tā padomāju, es noklausījos to koncertu, un es domāju ar to pirmo Latvijas dziesmu, es nezinu, vai tiem jauniešiem tas patriotisms tika ieaudzināts. Un manā uztverē patiešām vajadzētu daudz vairāk tādu dziesmu, kas aiziet viņiem līdz sirdī, gan ar muziku, gan ar tekstu, jo vienkārši tikai tā ar kaut kādu saukli Latvija vai ar kaut kādu saukli Daugavu vai mūsu zemes tur Lāčplēsis vai kaut kas, es nedomāju, ka tur būs tā patriotiskā audzināšana.
Tur tiešām vajadzētu komponistiem un arī dzejniekiem ļoti nopietni padomāt un kopā sadarboties, lai te jaunatnei tie svētki un tās dziesmas patiešām ir interesantas, lai viņiem patīk, lai viņi ar sirdi to visu dara. Nevis vienkārši tā, ja atnāk un nodzied un viss. Es mazliet tādam attaisnojumam varbūt šī gadījumā var pateikt, tas ir skaidrs, bet tas ir ļoti labi, jo mums jau mēs skaisti un mīļi varam parunāt par daudz ko, bet te tas process atkal drusku nostrādā. Jo tad, kad mēs, protams, apzinoties tādu katras dziesmas vērtību, un tas katrs diriģents jau mēģina to savu, sev uzticēto skaņdarbu dziesmu novest līdz kaut kādai pilnībai, un tas jau nav tikai sanākšanas brīdis koncertā. Ja ir kaut kāds teksts vai kaut kas, viņš tiek skaidrots, tur tiek veidots stāsts, un lai cik varbūt klišejīgs brīžiem neliktos tas skaņdarbs, viņš tomēr ir izgājis kaut kādu to iepazīšanas procesu, un tam līdz tai jauniešu saprašanai ir novesta kaut kādā stāsta veidā. Viņš zina konkrētā dziesmā, kas zem šinī brīdī, zem vārda Latvijas slēpjas, teiksim, tas un tas. Interesanti. Es tiešām domāju, ka ja nepiedalās trešais autors diriģents, ja, tad tādu, piemēram, dziesmu, kā Raimonda Paula dziesma ar Jāņa Petera vārdiem par tiem latviešu dzejniekiem, es domāju, ak, Dievs, kāpēc tas ir vajadzīgs tiem jauniešiem? Tāpēc, ka tad ir jālasa par katru autoru viņam vispār lekciju, lai viņš saprastu, par ko viņš tur dzied. Kāpēc uzgrūst tam diriģentam tik ārprātīgi pienākumu, ka viņam viss skola jāizstāja un ģimene vēl piedevām un jāizstāsta Latvijas vēsture un katra dzejnieka pienesums un devums. Ja? Bet tas ir tāds tautas skolotāja pienākums. Zini, piedod man. Es neuzskatu, ka tā dziesma bija tā vērta, lai to darītu. Man laikam vienīgais, ko es vēl varu šai jautājumā piebilst, ir tas, ka man jau liekas, ka to īsto patriotismu kaut kādu izjūtu un apjēgu tiem jauniešiem, un spriežu tagad pēc savu puikas, kuram ir 9 gadi un kurš dzied korī, sniedz tās dziesmas, kurās tieši tā nav nosaukt tiešā tekstā kaut kādi tev būs mīlēt savu zemi, Latviju, vai arī tur viss būs slikti, kaut kas tam līdzīgs, bet kurās ir kopības sajūta. Piemēram, mana pēdējā laika viena no mīļākajām dziesmām ir Šipkevica Siltā gaismā. Es vienkārši kūstu absolūtā laimē. Ja mans puišels vēl viņu dungo, man liekas, tur ir noticis tas, kas iedod to, jo kors jau pēc būtības iedod ārkārtīgi brīnišķīgu to kaut kādu kopības sajūtu, kas arī ir tā patriotisma viena no atslēgām, kad tu neesi viens, bet ka tu esi kopā un tev ir kaut kāda, kaut kas, par ko tu esi gatavs rekur stāvēt un dziedāt. Un tad ir tā, tā sajūta, tas kaut kas ir pārāks par vienkārši vārdiem, tādiem. Bet ir arī tādi dzejoļi, kuros tā Latvija piedalās un tiek nosaukta vārdā, bet tur ir arī tā dzejas maģija. Tas ir konkrēti mūsu sarunas kontekstā Ojāra Vācieši, tu esi Latvija. Tāpēc, un tur arī tā mūzikā ir uzburta tā, es nemāku īsto vārdu atrast, varbūt tāpat ir tāda aizraujoša sajūta, tāda noslēpuma sajūta, ka tu piedalies kaut kādā, piedodiet par šādu vārdu, lielā kopīgā piedzīvojumā ar to pretstāvēšanu tam, vai tu esi tur ar draugu vai ar ienaidnieku, ja? Un tas kopā tik kolosāli viss ir izstrādāts, ka tas vārds, tu esi Latvija, tas nāk tā kā atrisinājums kaut kādam lielam notikumam, ja? Un tas strādā. Ne jau pašā vārdā ir, ne jau kādā konkrētā vārdā ir tā vaina, kuru nevajadzētu nodrillēt. Var un vajag, bet mākslinieciski pārliecinošā veidā. Jā, mēs esam tā nemanot gandrīz stundu jau norunājuši. Man īsti tagad kaut kā vajadzētu nopaļoties. Es nezinu, man vēl kaut ko gribas paprasīt, jo man liekas, mēs tā feini te sēžam. Vispār, kā jūs katra jūtaties šajos laikos, kas ir tagad? Es nerunāju tikai par Latviju, bet vispār tā globāli un varbūt neglobāli, jo man ir kaut kādas tādas, es nezinu, tādas kaut kādas 86. 8. gada sajūtas. Kaut kā man liekas, ka ir vajadzīgs, lai kāds radošs cilvēks vai radošs cilvēku grupa
paceļ balsi. Nu, man ir tā iekšējā sajūta. Es nezinu. Es gribētu saprast vienkārši, baigi gari nē, jo mēs esam jau laika limitā. Vai ir kaut kāds, kā jūs jūtaties tagad, kas iekšā notiek? Nerunāju par dziesmu svētkiem, bet vispār. Nē, nerunāju par dziesmu svētkiem, bet vispār. Vakar Nacionālajā bibliotēkā bija tas kulminācijas moments, kad svinēja Latvijas 500 gadi. Bet man kulminācijas moments Latvijas grāmatas 500 gadi. Ja? Kaut ar tā grāmata nav saglabājusies, bet mēs zinām, ka viņa eksistēja, ja? Un šis brīnišķīgais fakts mums, ja? Mēs to svinam. Bet man vislielākajā mērā šī sajūta, ka tā grāmatas 500 gadi tiek nosvinēta pie Doma laukumā mītiņā. Jo pēkšņi es sapratu, ka tās jautājums par lasīt prasmi un tekstu un grāmatu un spēju apjēgt uzrakstītu tekstu vai vispār apjēgt kaut ko un nebūt domāt nepratējiem, ja, ir no bibliotēkas sienām izgājis tagad ielās un laukumos. Ka mēs ejam jau mītiņos, ka jaunieši ir uzzīmējuši plakātus ar uzrakstu par deputātu lasīt prasmi, piemēram, ja? Un ka tā cīņa starp tumsu un gaismu rāniskajā formulējumā ir atkal pārvērtusies par cīņu starp tumsonību un apgaismību vai šos saprast nespēju un sautīgumu ar izglītotību, pret izglītotību un kopējo labumu, ja? Ar šādām noskaņām es arī dzīvoju, un varbūt nebūs gluži tā, ka neatgriezīsimies mēs tajos laikos, kad dzēnieki būs tie, kas kāps tribīnēs un politiski vadīs kaut kādus procesus, ja? Bet, piemēram, Dainis Ivāns brīnišķīgi pierādīja arī šajā mītiņā, ka mūsu laiks prasa atkal atklātu valodu, apvienošanos un cīņu par vērtībām. Un līdz ar to es arī šādā noskaņā dzīvoju, un vislabākais, ko es jūtu sev apkārt, ir tas, ka ne tikai man tuvie jaunieši, ne tikai mani bērni un mazbērni, bet ka es vispār jūtu, ka ir ļoti liela sabiedrības daļa, kas ir gatava šai cīņai par jēgu. Šis laiks tiešām ir sarežģīts. Un ne jau pavelti ir tas teiciens, ka vara, slava un nauda nobeidz cilvēkus. Tā ir. Un tas ir redzams arī visos mūsu politiskos momentos, un tas ir skumji. Un, ja Mārtiņš uzdeva jautājumu, vai būtu vajadzīgs kāds spēks, kas tagad paceļ visu to, es domāju, ka jā. Jo mums tomēr ir kultūrā un zinātnē, un mākslā, un muzikā mums ir ļoti spēcīgas autoritātes, un vajadzētu kādiem cilvēkiem tomēr pacelt šo jautājumu, jo nav garīguma. Nav vienkārši garīguma, vairs tautā ir tikai kaut kādi saukļi, kas, manuprāt, galīgi neiet, un dzīvot ar tādiem ir ļoti grūti. Man personīgi ir vieglāk, jo es pat citu tēmu aizvirzoties, es 20 gadus praktizēju kriju jogu, un es ļoti daudz meditēju, un es vienkārši uz visiem šiem jautājumiem skatījos no garīgā viedokļa, bet es tā domāju, ka visai pārējai tautai, kas varbūt skatās ļoti atvērti un atklāti, ir vajadzīgs tāds garīgs līderis. Man jāpiekrīt tam, ko Ines saka par cīņu pēc jēgas. Man liekas, ka te tādi labi atslēgas vārdi. Tas tiešām ir nepieciešams, bet es domāju, ka tam ir arī divi slāņi, jo man šķiet arī tam, ko tu teici par to, ka mēs tiešām dzīvojam laikā, kur mēs patērējam vaiprātīgi daudz svešas informācijas turklāt, jo es pieļauju domu, ka tad, ja mēs brīvi meklētu informāciju, kas mūs interesē, mēs meklētu varbūt 3% no tā, ko mēs patiešām saņemam, jā, tieši tā. Un ka tā cīņa pēc jēgas ir arī ārkārtīgi svarīga tieši iekšēji, ka tu apzinies savas kaut kādas vērtības un tu spēj tās noformulēt. Un es pat kā nesen biju vienā diskusijā, kur arī izskanēja, manuprāt, ļoti vērtīga doma par to, ka, un tas arī ietver atbildi uz jautājumu par to, kā es jūtos. Es jūtos mazliet
sabijusies iekšēji, bet tā lielākā man baila laikam ir tieši par to, ka es baidos, ka pienāks brīdis, kurā mēs vairs nevarēsim apsēsties pie viena galda, tad, ja mums būs atšķirīgi viedokļi un nespēsim vairs sarunāties, jo jau mēs tā kā vienkārši uzvedamies ārkārtīgi nehumāni cits pret citu kaut kādā mērā, un man liekas, ka tā jēga var atrasties tad, ja mēs spējam sarunāties, pat ja mums ir radikāli pretēji viedokļi. Un es saprotu, ka ir kaut kādi brīži, kad jau vairs nav variantu un ir jārunā skaļi, jo tevi vienkārši izvēlas nedzirdēt. Un tas ir tas biedējošākais, ka kāds izvēlas pagriezt muguru un nedzirdēt. Un tāpēc mums vajag jā, lai mums pašiem nav bail. Mums vajag, lai mums nav bail un lai mēs varam runāt, ko mēs jūtam, domājam un kam mēs ticam. Un, jā, tieniņi, braukšu mājās, domāšu par šo visu tagad tāpēc. Mums ir kaut kāds ceļš uz sauli, un tad tie līkloči mūs no tās taisnes visu laiku novirza pa labi, tad stipri pa kreisi, tad atkal tā. Bet, bet saule jau ir tāda parādība, kas iet pa noteiktu trajektoriju. Tas ir pareizāk sakot, viņa jau neiet, mēs ejam pa to trajektoriju. Un tās sajūtas, ka mēs ejam kaut kur līču loču un nekādas saules nav, tās ir maldinošas, jo viņa tur ir. Lūk, saule tur ir un saule tur būs. Dāmas, sirsnīgs paldies, ka jūs šodien atbraucāt netuvu ceļu un ka mēs bijām kopā. Bija, manuprāt, ļoti interesanti un saturīgi. Mēs varētu runāt vēl un vēl. Bet varbūt atstāsim kaut ko arī nākamam reizēm. Paldies, ka jūs skatījāties un uz tikšanos nākamajai reizē. Atā.